Hei, kā ir šī? Šonedēļ būs darbīgs video, ļoti darbīgs. Gribas tev parādīšu, kāpēc? Mēs bijus Kuldīga. Jā, majo! Mums ir daudz materiāls. Nu, cik daudz, priekš manis daudz, bet ritīgs savs sosīts. Vienīgais, ka jā, Kuldīgā ir baigie remonta darba, vismaz šite te tieši. Un līdz ar to par šito te briesmeklu mums uz kad 30 jābrauc ārā. Vēl mums ir sen aizmirsts draugs. Mums ir epoksīds. Un tad mums ir divas pavisam vienkāršas krāsas. Baltā, melnā. Kāpēc? Tāpēc. Par šito te milzīgs paldies Kasparam. Viņš ir abonents un vienkārši tā atsūtīja, vai es negribu savu logo izfrēzēt uz CNC uz finieru. Es no sākuma viņam aizsūtīju pirmo savu logo, varbūt jūs atcerat, šitāds te logo bija. Un viņš teica, ka ne īpaši izskatīsies izfrēzēts un ka viņš kaut ko piemetīs. Šitās te logo, šito viņš man arī uztaisīja vektoros. Tas ir tieši tas pats logo, ko jūs redzat uz cepures. Tieši tas pats, kas man ir uz baltā džempera. Tu bišķi par šito logo reāli, paldies viņam, tas ir viņa roka darbs. Tā kā jā, šodien mums ir bišķiņ tāds sāna uzdevums. Arī izkrāsosim šito un nostiprināsim pie sienas. Oi, laižam! Šitie divi kaut kādi 50-55 biezumā. Un tāds es paņēmu tikai divus. Viņi ir 3 metri garumā un katrs ir pār pa 20 cm plāts. Pārējie tīri teorētiski coliņi, bet viņu biezumā ir kaut kādi 3 ceņķi gandrīz. Tā kā viss var būt, ka mēs pat šitos biezos pagaidām neiztiks. No sākuma tiks galā korpusiem viss pārējo, un tad skatīsimies, kā izskatās virsum. Ja virsum vajadzēs biezāk, mēs viņu taisīsim no šitā, ja nē, tad mēs viņu taisīsim no tās pašas coliņas. Sākam darbs ar to, ka izkrāsojam visus frēzējumus baltā krāsā. Šis ir tikai pirmais slāns, un pirmais slāns vairāk ir domāts kā grunts. Tāpēc, ka uz frēzējumiem un finieru malām viņš visur iesūksies iekšā. Ar krāsošanu sākam tāpēc, lai taisot mēbeli, viņš lēnām žūst. Tā, lai viss darbs var darīt vienlaicīgi. Un par to, ka vairāk kaut kur uzkrāsojas uz malām virsū, baigi var neuztraukties, tāpēc, ka beigās tāpat tās plaknes slīpēsies. Mēs iekurināju krāsniņu un noliku uz grīdas uz šito te ventilātoru. Viņš tā tīri normāli pūš, es gan nezinu, ko lai parādi jums. Tas ir parastais datoram vienkārši no barošanas bloka šitas te ventilators. Un no minūtes kā kāds 10, varbūt viņš rūc. Īstenībā te ir tīri baudām jau. Ārā gan tagad ir diezgan pašoks laiks un kaut kādi, ap 10 grādiem varbūt kaut kas tāds. Bet te iekšā tagad reāli kaut kāda 18. Tā kā, pilnīgi komfortabli. Un tad mēs, ka reiz, lai līdz galam nožūst, nolika arī to uzrakstu tur. Un tikmēr mēs var ķerties pie osīša. Nevar vārdos izstāstīt, kāds man ir kaifs par to, ka es pie normāla materiāla beidzot tiku. Un pats galvenais, ka es beidzot tiku pie kontaktiem, kur es varu dabūt normālu materiālu. Tur vispār, kur es ņēmu, ir diezgan daudz kas. Viņiem ir osis, ozols un viņiem ir kļava. Un viņiem ir, sākot no šitām coliņām, beidzot ar biezajiem 10 ceņķi ritīgie slebi, kas ir, jā. No ko epoksīda galds parasti ķeņķi tājas. Tā kā tēma ļoti interesanta un kontakti ļoti vajadzīgs. Starp citu, jā, ja tu skaties, liels paldies tev. Šodien varēs redzēt, kā tā materiāla liek lietā. Kas mums ir plānā? Tu redzēji video jau pašā sākumā. Bet es pagaidām vados pēc šitā te augsta tehniskā plāna. Un te mums ir sarakstīts apmēram kādas detaļas mums vajag. Tās ir rupjās sagatavs, viņas pēc tam saīsināsies, sašaurināsies, bla 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 bla. Pietiek runāt un jāsāk kaut ko darīt. Sākam ar to, ka sagarinām materiālu tādos gabalos, lai viņi vieglāk strādāt. Ar šo garinātājs vienkārši lieliski tik galā.
Ja neskait pāris epizodes, kad dēls bija nedaudz izliecies, noķīlēja disku un atcita atpakaļ zāģi. Ar šo es gribēju pateikt, ka tur savus naciņus tālāk no zāģa diska. Visu detaļas griezēt droši 10 cm virsmēru, tā, lai, ja ir kādas problēmas, es galus var nogriezt nost. Tāda vieta nebija daudz, bet pa vidam trāpījās arī kāds zars. Un no sākuma bija plāns aizpildīt tās vietas ar epoksīdu, bet, kad viss sanāca izgriezt ārā, epoksīds mums vienkārši paliks nākotnē. Tālāk pirms biezumošanas materiālu vajadzētu iztaisnot. Un pat cik man vēl nav taisnojamās ēveles, mēģināju uzbūvēt vienkārši kamandu tādu, ko varētu laist cauri biezuma ēvelē. Šo pats es nekad vēl neesmu darījis, tikai skatījies YouTube. Tagad šis ir tāds liels eksperiments. Tīri teorētiski viss ir vienkārši. Pabalst dēli tur, kur viņš ir augšā, un laid cauri biezumenei. Bet te kaut kas aizgāja galīgi ne tā. Kaut kāds šeit baigais abloms, bet laižot cauri, man radās baigā doma. Zini, kāda baigā doma? Es viņu otrādi laikam laižu iekšā, tāpēc varētu būt, ka man nesanāk. Jāpamēģina būs tā, ka padevs rulls šito materiālu spiež uz priekšu, un līdz ar to viss tā kariet velkas uz priekšu. Loģiski, vai ne? Un šito varētu nosaukt par mazo uzvaru. Protams, to visu varēja novērst vienkārši 5 minūtes paskatoties telefonā instrukciju, kā tas ir jādara, bet mēs jau instrukcijas neskatāmies, vai ne? Priekš kam tas ir vajadzīgs? Mums jāmats rokā. Es domāju, ka vairāk arī pat nevajadzēs. Tāpēc, ka, lai viss vidējā plakani līdzeni, tad mēs jau varam līdzināt otru pusi, un tā kā otra pusi būs nolīdzināta, tad mēs pie šitās atgriezīsies. Vienkārši, ne? Bet laikietilpīgi. Protams, ja būtu normāli rikti, tas viss process atvieglotos un nebūtu viss šitos te prikuls. Bet pacieties. Visi procesā. Un šo filmējot man nebija vēl nejausma, cik tuvu mēs esam taisnojamai ēvelei. Tāpēc viss šis vakars tika pavadīts vienkārši taisnojot dēļus. Tas ir no sākuma vienu pusi izstumjot cauri, kamēr materiāls stāv uz kamandas, un kad viena puse ir iztaisnot, vienkārši stumjot cauri biezumenei. Jomajo, atbrauc uz laukiem, te tāds normāls vējals pa nakti bija. Nu, solīja jau baigo vētru, bet līdz baigai vētrai, es domāju, te ir diezgan tālu. Tur ir ritīgi sakani noest. Kur šeit izskatās, ka mums būs vieta, kur karokāti iestādīt. Jomajo. Plūmei arī daļai skirdīgs. Labi, lapenēl stāv, tas ir galvenais. Tā. Nu, labrīt. Iekurināja sagal krāstiņu, kā kāds siltumišs, lai ir. Un šos mēs vakar nolīdzinājām pilnīgi visus, ko mums vajadzēja. Ritīgi čotka izskatās. Tereku bišķiņi parāvs ārā pie zāra. Un te ir tāds melnais zars, nu, kas noteikti nāks ārā. Bet tas jau ir tāds baigais sīkums. Un šita te mums ir atlikt nedaudz biezāk. Šitie ies virsmai. Es jau pa durtiņām nevaru īsti saprast, kā es gribu taisīt. Nu, ne durtiņām, bet atvilkņu fasādēm. Viņas varētu taisīt ar pildiņu. Vai arī no otras puses viņas varētu taisīt taisiņas. Un tas ir baigais jautājums, kā foršāk izskatītos. Droši vien foršāk būtu ar pildiņu, jo viņas kritīs iekšā. Attiecīgi pret sāns. Sāns būs praktiski vienādā līmenī ar fasādēm. Bet, jā. Nu, tas viss ir zem jautājums zīmes, un tas viss ir jāizdomā. Bet no sākuma mēs varētu salikt līmēties korpusus, un tad jau kaut kāda skaidrība parādīsies pa ceļam. Un tā, lai varētu salīmēt dēļus vairogos, no sākuma viņam ir jāiztaisno malas. Tā, lai tās vietas, kur materiāls līmēsies kopā, ir bez šķirbām un taisni. Pagaidām tas vēl notiek uz manas vecās taisnojamās ēveles. Tā ir parasti lētākā beska rokas elektriskā ēvele, kuras iestiprināja finieru galdā. Ar šo es pagaidām varu noevelēt nosacīt taisnu līdz 7 cm platumā. Tāpēc ar viņu var praktiski tikai taisnot malas un iegūt 90 grādus priekš līmēšanas.
Jomajo. Es viņu nevaru aizkurināt, bļāviens. Es viņu kā 3 reizes mēģināju aizkurināt un nesanāk. Un tagad, kad šitas trakais vējš pūš, kur šitādi joki notiekās. Pamēģinās līdz galam iekurināt, un tad mēs šito visu dabūs veidināt. Uz kā tā izskatās. Tā jātaisa caurvējš, nav varianti. Normāls lietas līst vējš. Pakaļā vienkārši kaut kāda apokalipses vietējā. Bet jā, man vajag caurvēju, lai te izveidinās, šitādos dūmos strādāt nevar. Bet šitā te vēl nav bijis tagad, kā dūmas sit ritīgi abagai. Tā kā nezinu, vai vējš ir savādāks, vai kur tas joks. Bet tagad, reku, kamēr kurās, tā kā normāli liesam deg, tāda nav problēma. Tā kā varbūt tas ir saistīts ar to, ka es te aizmirsu visu pamata apmācību un nemāku uguni iekurināt. Kaut kas man te rakstīja, ka darbnīca tev skaitās pabeigt, tagad tu veco čaiņiku no virtuves jāizvilcis uz turieni. Tā kā, reku, čaiņiks ir. Un tā, šis bija kanāls Rudolfs Caums, bet jā, krāsam beidzot iekūrās. Un redz, dūmi arī izveidinājušies. Tā kā izskatās, ka mēs varētu turpināt. Un nu beidzot varam ķerties pie līmēšanas. Izmantojam tieši to pašu, ko pagājušajā reizē Kleiberit līme no Intersijas. Man ar šo līmu ļoti patīk strādāt, jo viņi ir elastīga, ātri sacietē, un lieko, kas izspiedies ārā, ir ļoti viegli noņemt. Kā tikko pēc līmēšanas, tieši tāpat arī, kad ir nožuvusi. Ja arī grib pamēģināt šito līmīt, es aprakstā atstāšu linku uz Intersijas mājaslapu, droši ieeju un izpēti. Pat cik korpusam viss sagatavs mums jau līmējas, vajadzētu sākt domāt par atvilknēm. Tad nu izlīdzinām vēl 8 dēlīšus un mēģināsim no viņiem uztaisīt 16 detaļas. Šis process ir definīcija vārdam sketchy. Tā es vēl nebiju darījis, un tas bija zāģējums gandrīz 10 cm dziļumā. Šo video es speciāli atstāju nepātrināt tā, lai jūs redzētu, cik lēni zāģējās uz priekšu. Bet iekšā nebija pilnīgi nekāda deguma pazīme. Par to cepums CMT zāģu diskam. Šo zāģu disku man atsūtīja kompānija Forkus, kopā ar pāris frezītēm un vēl vienu zāģi. Starp citu, veikalā Forkus uz vietas ir lielākais CMT piedāvājums Latvijā. Aprakstā es noteikti atstāšu linku uz viņu mājaslapu, droši ieeju un izpēt pats. Nu tā, šodien metās mierslēna gara. Te mums ielīmēt sagatavīt. Mums ir atvilknēm sāni priekšas aizmugures. Tur mums ir ielīmēta virsma. Te mums ir vēl viens sagatavīts sānam. Tur ir viens gatavs sāns. Un te ir apakšā. Nu, tā līme no Intersijas ir reāli mantra, ko es viņu netīšām pielīmēju pie galda klāt. Tagad to nāksies bišķi padročīt no. Šitā līmīt reāli štēlu. Es jau pagājušā video gribēju iekļaut par to, ka es viņu tur lietoju un Intersija atsūtīju un visu to pārējo, ko jūs jau dzirdēju. Bet kaut kas nogļukoja ar audio un parādījās tikai Intersijas logo un visu audio pazuda no tā brīža. Baigi nēri. Bet jā, var sakot, šis vakars ir veiksmīgi nobeigts. Un tad jau atkal tiekamies rīt. Hei! Kā jau šī? Mums te laikam rudens sākās. Baigi nepatīk. Es esmu ritīgais siltā laika fans. Ciest nevar augstumu, viss, kas ar viņu saistīts. Un šitas te... Nu, kas tas ir, no? Fuj. Fuj. Un es ļoti ceru, ka tas vēja virziens nav tāds, kāds bija pagājušais, ka mums pūt dūmus apakaļ, jo siltums un noderēs darbnīcā. Karoči, par to būs kaut kas jāskatās. Tā, šodien vējš izskatās labvēlīgs. Mums nesit nevienu dūmu apakaļ. Tas baigi priecēja īstenībā. Ja reiz taisam karsto dzērienu, pat Ventspilī uz vietas pa lēto dabūja. Šitādas te, kas sēž, jau var iespiest. Nu, nav viņas nekas īpašs labi ir, bet pa tādu ciparu pa 12 eiro gabalā, kāpēc gan ne? Es paņemšu kaut kāds 5 droši vien. Būtu pavisam labi, ja es viņas nebūtu pielīmējis pie sagatavs. Šitā es nezinu, šitā ir reklāma vai antireklāma. Manā līmīte gāja tā. Es uzliku šito te, lai līmējās, ja to pašu smuko līmīti no Intersijas. Nevar dabūt nost no galda. Un beigās jau es viņu dabūju. Tikai, nu, līmēšanas galdam laminācija tā kā bišķiņa, nu tā kā bišķiņa zuds. Viens ir tas, ka es tagad zināšu, ka man vajag, es nezinu, laikam jau ievaskot to galdu pirms lietošanas. Es biju diezgan pārliecināts par to, ka lamināta slānim tāpat nekas nepielips.
Bet redz, ka līp gan. Pirmais, ko vajadzētu izdarīt, tas ir novākt lieko līmi no virsmas. Tas notiek pavisam vienkārši, pāris stūmieni ar ēvelu un viss ir gatavs. Pēc tam varam ķerties pie šī vakara galvenā mērķa, un tā ir slīpēšana. No sākuma ar tanku par upju pārējām pāri šubēm, izlīdzinām lielākos nelīdzenums, un pēc tam ar ekscentru izejam cauri visam graudainībām. Sākot no 80 un 100, beidzot ar kaut kādu 180. Beidzot laist kaut ko pazāģēt. Plāns ir tāds, ka virsim ir uz 46, sāni uz 44, fasāde krīt iekšā, atvilkuma uz 40, muguru maksimums centimetru no aizmugurs. Vienkārši, ne? Var sakot, no sāniem izvēlamies divus labākos, un tos zāģējam uz 44. Un, lai nogarinātu šitās detaļas, bija laiks izvilkt sen aizmirst draugu. Kas ilgāk skatās kanālu, tie jau atcerās, un tie, kas nesen pieslēgušies, varbūt arī nav redzējuši, ka es izmantotu zāķu kamanu. Tas tāpēc, ka pēdējā laikā viss šaurās detaļas es garinu uz garinātāju. Bet šai gadījumā, kad detē platums ir vairāk kā 40 cm, iemetīsim ātri kamanā un nogarināsim tā. Tas silts palika. Krāsa un laikam strādā un ventilators tieši tāpat. Joprojām šitas mazais viltnieks man pūš. Pa 2 dienām, veselām 2 dienām, un es nedomāju pusdienas, es domāju, tā kā vesela diena. Viņš man noēda mazo 2 ampēru raķīti. Bet strādāja viņš, kā es te ienācu, tā es viņu ieslēdzu, kā es gāju ārā, tā es uzspēra kāju un viņš atvienojas. Bet jā, pa tam 2 dienām viņš noēda 1 raķīti maziņo, un tagad es gan pieliku lielo 4-nieku klāt. Bet to gaiss, viss šitas te mazais sūdiņš apmais pilnīgi ideāli. Nekāda vaina. Te visur ir plus mīnus vienādi silts. Tagad, kad mums ir gatavs detaļas nosacīt, vajadzētu viņam apfrēzēt visas redzamās malas, un tagad viss būs safrēzēts. Tad urpsim pocket holes, saliksim viņu pa sauso kopā, tā, lai mēs redzam, cik platām jābūt atvilknēm. Un, kad viss ārējās malas ir nopaļots un ir skaidrs, kā kurš sāns nostāsies, ir īstais brīdis iezāģēt rieviņu mugurai. Kā muguru izmantosim parasto balto 4 mm MDF. Un noteikti nedrīkst aizmirst pēc tam, ka nofrēzēts, viss pārslīpēt oreiz. Tā, kungi! Mums viss detaļas saslīpēts no visām pusēm. Tagad varat to visu urbt kopā. Urbjam gan pa vienkāršot. Man reāli iepatīkas pocket holes, viņš ir tik vienkārši izmantot, ka šito visu arī mēs tieši tāpat arī stiprināsim kopā. Šo šablonu es dabūju no Čoma pamēģināt, bet man viņš tā iepatīkās, ka visticamāk drīzumā mūsu darbnīcā parādīsies arī savējais. Šitam ražotājs ir Wolfkrafts, bet visticamāk, ka mums parādīsies Kreg. Es nezinu, vai ir baigā atšķirība, bet es gribu izmēģināt Kreg, tāpēc, ka par to ir ļoti daudz labas atsauksmes. Šis komplekts gan līdz manis atnāca nepilnā sastāvā, oriģinālās skrūvītes mēs aizvietojam ar savējām. Bet es jūtu, ka šo savienojumu veidu mēs izmantosim arvien biežāk. Hei! Augsts te ir! Nākamā diena agal ir. Mēs vēl nav paspējuši iekurināt. Un atcerās par to, ka es jums kā 3 reizes jau šitā un iepriekšējā video un vispār izstāstījis par to, kā mēs strādājam pie taisnojamās ēveles. Ir tāda štēle, es viņu nopirku. Kas skatās man TikTok, tie jau zina. Tā kā droši piesako. Mums tagad ir Šepačs HMS 1070. Un mēs tagad varam iztaisnot 25 cm platumā. Tas
vispār ir kombinētais darbgalds, bet biezumu, kas ir apakšā, mēs praktiski neizmantos. Mēs izmantos tikai augšējo galdu. Biezums apakšā paliek vienkārši tā, ja nu mums kādreiz kaut kas notiek ar to biezumu, tad mēs varam arī palaist cauri šitam. Kāpēc es viņu izvēlējos tieši šito? Tāpēc, ka bija iespējas vēl paņemt, ja nemaldos, ziperi viņu sauc, kas arī diezgan normāls aparāts, viņam ir tāds rievots galds, interesants diezgan, bet tas cipars ir spēcīgi augstāks. Šito te es ieķēru uz atlaidi par 430 eiro. Tā kā 25 cm iztaisnot par 430 eiro, tas ir baigi sakarīgi. Kas ir viens no svarīgākajiem, kas man viņā reāli interesē? Tas, ka viņam galds kopā ir 92 cm garš. Kas bija mazāks modelis, kaut kāds HMS 860 vai kaut kas tāds. Viņam varēja iztaisnot kaut kāds 20 cm platumā, un viņam galda garums bija spēcīgi īsāks. Šitam te ir 1,5 kW motors, tieši tas pats, kas biezumenē, tā kā es domāju, ka pilnīgi pietiks mūsu vajadzībām. Vismaz pagaidām. Kad darbnīca iesalus, varam turpināt ar mēbeli. Laiks saskrūvēt visu detaļas vietā un apsīties, kā viss nostājas. Un ja labi ieskatīsies šitai kadrā, ieraudzīs, ka ja es būtu nospiedis pogu ierakstīt, jums būtu super tūplāns no šitā procesa. Bet neko daudz tu neesi palaidis garām, jo pocket holes pavisam vienkārši. Nosmērē detaļai galu ar līmi, saliec kopā un pievelc skrūvu. Tieši tik vienkārši ir ar šo savienojumu strādāt. Kad korpus savienots, laiks nomērīt muguru. Atceries, mēs speciāli priekš muguras griezam rieviņas. Nu tad lūk, pa tām viņi skaisti ieslīd savā vietā un atliek tikai pienaglot apakšu un vidus sienu. Es viņu taisīju jau praktiski gatavu. Nāksies, protams, kaut kur ielīst un paeļot, jā, bet es domāju, ka tā nav problēma. Mēs būsim akurāti un tā tālāk. Mums ir jāuztais fasādes. Un fasādes es tomēr gribu kaut ko ar pildiņu, bet tas nav točnē. Atvilkums, kā pirms tam rādīja, būs no 11 mm bieziem dēļiem, detaļām. Pasaka priekšā. Un pat cik atvilkums ir tik plāns, kopā viņus vienkārši līmēsim. Šis bija diezgan viltīgs process, tāpēc, ka visu laiku ir šaubas par to, vai savienojums turēs. Bet pat cik man darbā ir plauktiņš, kur es testu nolūkos ar šo pašu līmu vienkārši pielīmēju pie sienas, un viņš tur stāv jau mēnešus 3. Nolēmu, ka viss būs kārtībā, un šoreiz tā varam iziet no situācijas. Tālāk laiks sagatavot materiālu fasādēm. Nācās tomēr dalīt vienu no biezajiem dēļiem. Bišķi ieķīlē. Gandrīz viss šis materiāls aizies tieši pildiņiem. Pildiņus es gribu izgatavot no viena vesela dēļa. Un pat cik mums tagad ir iespēja ātri materiālu iztaisnot, griežam sagatavu platumā uz 16–17 cm. Galda augstums šai ēvelē regulējas ļoti vienkārši, bet man viņš visu laiku stāv uz minimālo pozīciju, ar nolūku taupīt našus. Un kā redz, budžeta ēvelē tikt galā 16 cm platos nebija nekāda problēma. Es tikko 17 cm platumā osas ēvelēju uz viņu. Blīn, manā šķūnī es nekad nebūtu iedomājies, ka tāda struma būs, bet kaifīgi, reāli kaifīgi. Un reko mums ir skaistas, līdzenas malas. Te es baigi necentos līdz galam aiziet, tāpēc arī reko šitas ir palicis. Jo tie man varbūt būs vajadzīgi. Man ir vajadzīgi šitie. Un reko šis tieši tāpat skaists vienkārši. Mums nav nekāda baigie nelīdzenuma un tā tālāk. Protams, mums ir svaigi asmeņi. Un tas noteikti spēlē lielu lomu. Bet redzēs, es domāju, ka es laicīgi pasūtīšu vienkārši komplektu. Īstenībā gan ēvelei, gan otrai ēvelei. Jo šitam te jau ir diezgan palietojušies tie asmeņi. Stokerā no manis gribēja kaut kāds 68 bija plaukta cena asmeņiem. Bet tas bija bez kaut kādām atlaidēm. Bet internetā viņas var dabūt daudz spēcīgi lētāk, tāpēc visticamāk būs vienkārši jāuzsūt netā kaut kur, lai viņi laicīgi jau nāk. Tā kā vajadzēs nomainīt, lai viņi te jau ir. Kad ir izlīdzināta plakana un abas malas, varam atkārtot tieši to pašu operāciju, ko ar atvilknēm. Šoreiz gan bija nedaudz gudrāks un zāģi dažādos augstumos laid cauri.
No sākuma pirmā reizē kāds 3 cm, pēc tam kāds 6 un pēc tam viss pilna augstuma. Un, kad tas bija pabeigts un pulkstens rādīja jau kāds 9, bija skaidrs, ka šovakar to viss nepabeigs. Tāpēc nolēma saslīpēt logo un pamēģināt viņu nokrāsot. Ar krāsošanu gan nesanāca tā kā plānots, tāpēc beigās viss augšpuses vienkārši noklāja ar ūdens ogli. Tā ir Paint Eco cietā vaskēļa. Viņa tonēta un ritīgi tumšs un te būs kā reiz. Nākamajā dienā darbi jau aizgāja daudz raitāk. No sākuma iztaisnojām 2 malas, visām detaļām, kas domāts fasādēm. Pēc tam kopā jauno meistaru viņus visus uztaisījām vienā biezumā. Pēc tam nozāģējām garumu. Kad detaļas sagarināts, vajadzēja frezēt savienojumus. Šīs priekš manis ir kaut kas jauns. Šāda tipa savienojumus es pats neesmu taisījis vispār. Tā kā vispār. Burtiski viss mans info par šito nāk no amerikāņu YouTube. Tāpēc, ja ikdienā strādā koku un redz kaut ko ne tā, droši ieej komentāros un ierakst. Šai kanālā pa viedokli vai padomiem neapvainojās. Pat cik detaļas, ar kurām strādājam, ir ļoti maziņas, virsū frēzes lineālam uzliekam 4 MDF, tā lai vieglāk vadīt detaļas gar frēzi. Jāatzīst, ka precīzi vidas atrada tikai pēc kādiem 3-4 mēģinājumiem, tāpēc ļoti labi, ka mums ir palikuši atgriezumi tādā pašā biezumā, lai varētu izmēģināt. Bet, kad vajadzīgais augstums ir noķerts, vienkārši stum cauri frēzei, uzmani pirksts, kamēr viss ir gatavs. Nu, un tagad mums ir vesela čupiņa ar gropēm sadzīts iekšā materiālā. Kāpēc grops? Tāpēc, ka pildiņš. Šitādas te es neesmu pats taisījis, pusdienlaiku nobumbulēju. Tāpēc, ka es baigi gribēju atrast, kā viņas salikt kopā fasādes, jā, ar savienojumiem. Un tā, lai tur būtu kaut kāds profiliņš. Bet es atradu tikai komplekta frēzēm, kur ir šita te es nolikšu kaut kādu, jā, no CMT ir kaut kāda komplekta. Man vienkārši viņš nav pieejams šobrīd. Tā kā gan jau es uz nākotni viņas iepirks, un tā jau mēs kaut ko tādu arī uztaisīs. Amerikāņi šitās sauc par shaker tipa durvīm, shaker style, kaut kā tam līdzīgi. Kā tas viss izpaužas? Mums būs augš un apakš, un viņām starpā ies šitās detaļas. Tagad viņas ir garāks uz katru pusi centimetru. Tas tāpēc, ka šitai gropē mēs nofrēzēs augšu un nofrēzēs apakš, un šitā te detaļa ies šitai gropē iekšā. Tāpēc no galiem viņš būs pilnībā aiztaisīts, un no iekšpuses visam ir grope. Un gropē dosies lūk tie pildiņi. Man jau liekas, ka tīri sakarīgi, tīri interesanti. Bet, nu, kā teicu, es šitā neesmu pats taisījis, un kur gan citur man to visu izmēģināt, ja ne, kamēr jūs skatās YouTube. Šī man personīgā smilškāsta, ko jūs gribēja. Teorētiski visam vajadzētu iet kopā. Te ir bišķiņ jau vieta līmē palikusi iekšā, un iekšā nāks pildiņš. Skaisti. Tagad taisam visus viņus tādus tā, lai beidzot varam likt kopā. Nu, lūk, mums ir vesela čupa ar skabargainiem visādiem dēlīšiem. Un mums ir čupa ar nosacīt tīriem dēlīšiem. Tagad to visu vajadzētu bišķiņ apslīpēt. Un pa lielam mēs jau varam likt kopā fasādes. Bet jā, darbi kā parasti iet lēnām uz priekšu. Mums te ir vesels konsīlijums. Puika gan laikam aizskrēja uz garāžu. Bet viss notiekās. Man baigi patīk virziens, kurā mēs dodamies. Šitā te savienojuma no sākuma nebija iedomājama. Kaut gan teorētiski tas ir pavisam vienkārši. Bet, lai to visu uztaisītu, tomēr vajag gan ēveli, gan frēzi, gan zāģi. Un, jā, nu, nebija domāts, ka tas viss aizies tik ātri. Sevišķi pēdējais pirkums ēveli, nu, tas ir reāli kapitāli. Taisnojamā ēveli te bija reāli vajadzīga. Nu, ko, es pieņemu, ir laiks likt to visu kopā? Šais ir tāda, ka es pat īsti nezinu, no kā sākt. Pat cik nekas tāds nav darīts, tad īsti nav izstrādājusies vēl
tā darba ķēdīt, jā, kam kā jānotiek. Noteikti, kas sāks ar to, ka ieliksim pildiņu starp sāniem, un pēc tam jau redzēs, kur mūs tas novadīs. Nu tā. Īstenībā izskatās nenormāli vienkārši. Nenormāli pa vienkāršu. Bet, ja tu rēķini, ka tas ir mans pirmais, otrais, varbūt trešais pildiņš mūžā, es domāju, ka neslikti izskatīsies uz mūsu mēbeles. Liekam šito nost un līmējam nākamo tieši tāpat. Un pat cik tas notiek tieši tāpat, un video jau ir izstiepies pāri par 30 minūtēm, tā vietā, lai skatītos, kā es līmēju fasādes, jūs droši var pasīties, kā mēs klājam mēbeli ar cietā vaska eļļu. Par cietā vaska eļļu jūs visi atceraties, vai ne? Nu, pastāstīšu tiem, kas neatcerās. Paint Eco ir šī kanāla atbalstītājs. Viņa produkcijas atrada ļoti netīši, burtiski uzdūros mājai un dārzam. Un pēc tam, ka pirmo reizi bija izmēģinājis, uzrakstīja kompānijai, ka man ļoti patīk strādāt ar viņu produktu, un rezultātā kanālam tagad ir atbalstītājs. Un šī nav pirmā reize, ka es atveru šo bunžu. Katrā bunžā nenāk līdz pa kukainim. Ļoti labprāt strādāju ar viņu produktu, tāpēc, ka tas ir Latvijas vietējais ražojums, no Latvijas vietējiem produktiem. Tāpēc nekautrējies, droši nospied uz aprakstu, un tur būs links uz viņu mājaslapu, kur pats varēs visu izpētīt. Galvenā priekšrocība cietā vaska eļļām pret lakām manā skatījumā ir tā, ka viņas nav tik jūtīgas pret putekļiem. Un pagaidām, kamēr man ir griezt ar vecām brusēm un veciem dēļiem, es vēl nevaru nodrošināt tik sterils apstākļus, lai varētu strādāt ar laku. Varbūt arī varbūt man ir slinkums. Nepiesienies. Vasku noņemt ir pavisam vienkārši. Kad viņš kādu laiku ir pastāvējis un iesūcies, ņem savu slupatiņu un berzē nost. Galvenais neko neatstāt uz virsmas. Virsmai jāpaliek sausai. Palīdz, protams, tas, ja tev ir vairākas lupatiņas. Manā gadījumā no sākuma savāc rupjo ar vienu, un pēc tam pārslauka ar otru. Reizēm paņem beigās papīra dvielu tā, lai viss līdz galam būtu sauss. Kad viss apstrādāts ar vasku, laiks likt vietā, lētuts vadotins. Nu labi, varbūt lētuts viņa nebija, bet kaut kādā pieču gabalā viņa kuršos maksāja. Un, kad atvilkums ir iekšā, beidzot varam ķerties pie fasādēm. Fasādes vēl ir pēdējo reizi jāpārslīpē, un jānoslīpē visas asās kānas nost. Pēc tam paliekam apakšā kaut ko, lai vieglāk izlikt fasādes, un stiprinām viņas vietā. Apakšējās sanāca vienkārši pieturēt ar roku un pieskrūvēt, augšējās nācās pieķert vietā ar līmu un aktivātoru, tā, lai varētu viņas atvērt un pieskrūvēt no iekšpuses. Tad laiks arī fasādes apstrādāt ar cietā vaska eļļu. Tikai neaizmirst pirms tam izurt trokturiem caurums. Galvenais atcerēties ielīst katrā mazā šķirbiņā, tā lai nekur nepaliek pliks koks. Kad viss apstrādāts un noslaucīts, var beidzot likt vietā rokturs. Rokturs izvēlējos melns glancēts, tikai tāpēc, lai mēbelē būtu kāds akcents. Kungi, Rudolfs ir nogurs. Bet jā, tehniski mēbelīti ir pabeigti. Nu, praktiski vēl nav skaidrs, vai es viņam taisīšu tas kājiņas, vai es viņu vienkārši stiprināšu pie sienas. Tagad tas ir, zem spēcīgs jautājums zīmes. Pats kā tā izskatās. Širāds te cūkstāls man te sen nav bijis. Tur man ir dēlīts, kas man vēl ir jānoliek visticamāk uz to plaukt vienā garumā tā, lai smuks stāv pie sienas.
Un tos vecos materiālus, tos mēs ar kaut kur prom. Te mums ir kaudza skaidām, un, vispār te ir tāds bardaks, ka visticamāk man rīt parīt būs jābrauc vienkārši, tikai kārtot. TikTokā kā reiz man viens rakstīja, ka tev baigā kārtība darbnīcā. Nav. Nav, reāli nav. Par mūsu mēbelīti, pašu galveno. 50-50. Ja tā godīgi ir tāds reizes, ka tu esi it kā darbu pabeidzis un it kā viss ir kārtībā, bet tu reāli, neesi apmierināts, nav ritīgi. Un šis, diemžēl, ir viens no tiem gadījumiem. Mēs strādājam ar labu materiālu, mēs strādājam ar osu. Bet, diemžēl, es ar mēbeli šoreiz, neesmu apmierināts. Un tā nekā nav materiāla vaina. Tas esmu šoreiz es. Pastāstīšu, kāpēc. Redzi, ja skaties no šejienes, šitās te vēl te sajiet smuku līdzeni kopā. Un tad ir šitas te stūrs, kas ir bišķu zāri. Viņi, protams, neviens cits varbūt ir neieraudzis, jā? Jo no šīs puses izskatās šitas te stūrīts, reāli tagad bišķiņ lien. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka Rudolfs neizdomāja līdz galam. Neizdomāja līdz galam, ka man vajadzēja viss vienā plaknē reāli spiest. Vajadzēja uz plakanu galdu to visu darīt. Es šitos iespiedu līmspīlēs, saspiedu no šejienes, un domāju, ka viss būs un tā tālāk, un, acīm redzot, nav. Tad divi, ar ko es tiešām neesmu apmierināts. Redzi, šitā šķirba, viņa ir lielāka, un šeit viņa ir mazāka. Tas tāpēc, ka arī es vienreiz pārmērīju diagonāls, tagad tikko bija iespiedis, noliku uz galda, un pēc tam jau ņemot fasādes ārā no līmspīlēm, tur reāli parādījās problēma. Pārmērīju otrais, un diagonāls nav. Kā pa brīnumu tikai divām, vienām pa kaut kādu, milimetra kapeikam, kas it kā būtu galīgs sīkums, to varētu arī pieslīpēt un pieciest. Otrai pa 2 mm. Tas ir daudz. Tā ir tā šķirba nelīdzenā, ko jūs tagad redzējat. Trešais, ko es izdarīju reāli nepareizi, tas ir atvilknes. Atvilknes noteikti vajadzēja taisīt no biezāka materiāla. Šitas ir 11 mm. Kopā šito vadoteni, šitā skrūma man vēl nelien ārā, paldies Dievam. Bet sākot skrūvēt viņas, man reāli sāk parādīties šaubas, jo es dabūju katru skrūvu, pirms tam ieurbt un pēc tam tikai skrūvēt iekšā. Ja ne, man bija bail, ka neparādās kaut kāds plaisas. Otrs, pie šitā te ir diezgan grūti nostiprināt fasādi līdz ar to, tāpēc, ka te var skrūvēt tikai 20 skrūvas iekšā. Kā tur bija pirmās picas piedeg, jā? Ja neskait šitos kāsīšus, tad es esmu baigi apvienots ar to, ka mēs varam strādāt ar materiālu, un gal galā tieši tāpat kā pagājušo reizi mēs testējām robežu, un kā gan savādāk no kļūdām mācās. Jebkurā gadījumā es neteiktu, ka man mēbeli nepatīk, man pat ļoti patīk tas skats. Un man vispār ar laiku iepatīcies strādāt ar koku kā tādu, kas jau ir jaunums. Kādreiz es biju tikai pa laminātu mēbelēm. Kas šitai sērijā vispār ir baigi svarīgi? Šitas te instruments. Viņš mums paver tik daudz jaunu iespēju un ļoti pātrina tempu. Video sākumā atceries, mēs caur biezumiem laidām ar kamanu, mēs līdzinājām materiālu. Tas man aizņēma visu praktiski to vakaru. Ja man būtu nedēļa ātrāk šitas te instruments, tas man aizņemtu kaut kādu pusstundu varbūt. Bišķiņi ir atšķirība. Reku, Mudoks atnāca uzēst laikam. Ko tur taisies ēst, tirliņi? Ko tur taisies ēst, ko? Te nekā ēdam nav. Mums ir mājdzīvnieks. Kolektīvu droši komentāros izdomājam viņam vārdu. Īsāk sakot, nevienmēr mēs varam sasniegt to rezultātu, kur gribētos. Bet tas ir ceļš uz attīstību. Tikai tā mēs augam, kļūdoties un mācoties no kļūdām. Vēl video nobeigumā gribēju pateikt lielu paldies kanāla atbalstītājiem. Paldies Intersijai pa superīgo līmi, Paint Eco pa cietā vaska eļam, un milzīgs paldies Forkus par zāģu disku, bez kuras būtu tagad bez rokām. Viņu visu mājaslapas es atstāšu apakšā aprakstā, droši ieej un apsies, un es tev apsolu, ka tu atradīsi kaut ko, kas tev noderēs. Un vēl, protams, gribēju pateikt milzīgi paldies Kasparam pa logo. Viņš ir vienkārši vienreizējs. Tagad droši brauc ciemos, paraksties uz superīgo sienas, paspied roku un sadāvināšu tev veselu čuparu uzlīmēm. Īsāk sakot, ja vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajos video. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem, tur arī reizēm kaut kas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamajos video.